Labdien, Ester! Esmu veicis projektu uzmetumu. Tātad tas skapis varētu izskatīties šādi, pēc aptuveni, tur tie visi izmēri gan nav, teiksim, proporcionāli, bet saliekot man šis skapis izskatās šādi. Tātad apakšā fasāde 20 cm augstumā, augšējā ir 30 augstumā. Tātad te ir visur plaukti. Šeit ir sadalījums augšpusē, drēbju stanga. Un runājot par fasādēm, tātad fasādes varētu taisīt kaut ko no šāda. Tātad šis ir kaut kāds veikals, internetu veikals Anete, tas Latvijas veikals, un viņi piedāvā šādus te sietus. Ko mēs varam izdarīt? Tātad mēs varam paņemt, uztaisīt profilu, teiksim, no tā paša balta materiāla uztaisīt rāmīti un no iekšpuses rāmītim tātad ar dekoratīvām līstēm piestiprināt šādu te sietiņu, un tad tas būtu tas efekts, tā kā jūs te vēlējāties, kur jums bija tā bilde. Jā, tas būtu tas pats efekts, tā kā jūs šeit norādat. Kaut kas tāds. Tad sanāktu. Tā, tālāk runājot par izmēriem, tātad risinājums ir, un tas varētu nebūt arī tik ļoti dārgs. Vienīgais tur jāpiedomā pie tiem profiliem, cik, ne profiliem, bet tiem rāmīšiem, cik tad plats viņus taisīt, jo ruļļa platums ir 35 cm tikai. Tā, runājot par izmēriem. Man ne līdz galam ir skaidrs tātad norādītie izmēri. Šeit līdz durvīm tiek norādīts 64 cm. Ja? Un savukārt šeit no sienas līdz durvīm tiek norādīts 53,5 cm. Īsti nav skaidrība. Tad šeit no grīdas līdz skapjam, elektrības skapjam tiek norādīts 1,24 m. Savukārt no griestiem līdz elektrības skapjam tiek norādīts 29 cm. Un ņemot vērā, ka sienas kopējais augstums ir 2,35 mīnus 29 cm. Un tad attiecīgi mīnus 1,24 m. Vai jums 80 cm šī daļa ir augsta? Tas ir jāsaprot. Šeit viņi uzzīmēti ir kvadrātā, es saprotu, jūs tur no rokas zīmējat. Bet 80 cm tas ir tāds, tuvu metram. Vai tiešām tas elektrības skapis, viņš ir tik liels? Tom tad vajadzētu. Pareizi būtu, teiksim, tā mērījumu ņemt no grīdas līdz apakšējai daļai, un pat no grīdas līdz skapja elektrības kastes augšējai daļai. Tad mēs precīzi varētu noteikt, jo šobrīd sanāk tā, ka šis ir 80 cm tā kā augsts. Viņš tas, dabā, man liekas, tādi lielie kaut kādi tīkli, jā, bet dzīvokļos tik milzīgi viņi netiek likti. Tad tur noteikti kaut kas ar izmēriem nav saprotams. Un runājot par skapja dziļumu, es vadījos pēc šī un uztaisīju skapju uz 50 cm, bet vadoties pēc šī, es saprotu, šai daļai ir jābūt pašā skapī, bet savukārt, ja šie izmēri ir doti pareizi tam slēdzītim, tad gluži nesanāks tā, ka gan elektrības daļa varētu būt iebūvēta skapī, teiksim, šeit mēs varam uztaisīt iegriezumu priekš elektrības skapja, savukārt slēdzim šeit vairs vietas nepietiks. Tur ir, tad vienkārši ir jāpadomā, kā tad īsti darīt to slēdzi. Visticamāk vajadzētu pārnest nedaudz uz priekšu, tā, lai tas skapis nostājās šeit, un tad to slēdzīt vajadzētu uz priekšu pārcelt. Jo, principā savādāk tur mēs nevarēsim ielikt gan skapi, gan durvis, un tad vēl slēdzīts. Tā, tas būtu. Principā pārējais tad ir saprotams, jā.